Ir kāda vieta, kur cīņas arēnā satiekas visu iespējamo rangu cīkstoņu un spēka vīri. Tās ir cīņas bez noteikumiem, karstas un azartiskas. Cīkstēšanos savā 33. dzimšanas dienā izvēlējās arī spēka vīrs Raivis Vidzis, kurš nekad agrāk šādās sacensībās nebija piedalījies. Viens mierinājums gan ir, pavisam bez noteikumiem neiztiek. Nedrīkstēs sist ar elkoņiem, durt acis, sist starp kājām, pārējā visu drīkstas. Skarbi, vai ne? Uz cīkstēšanos Raivi pierunājas Mārtiņš Egle, kuram cīņas bez noteikumiem nav nekas svešs. Un arī šajā reizē, kad vīri mērojas spēkiem nevis ringā, bet gan būrī, Mārtiņš uzvar, turklāt jau pirmajā raundā. Nezinu, kaut kādā veidā man par cik treneris labi gatavoja ar lieliem smagiem cilvēkiem. Kā tev šķiet, kā ies Raivim? Grūti spriest. Raivim, es ceru, lai iet tāpat tā kā man, lai tas beigtos ātri. Noskatīties Raivija Vidža cīņā ar Lietuvas bokseri Vadimu Gridjājevu ieradies neviens spēka mitriķis. Arī svarcēlājs Čerbatiks, kuram tāda attiecību skaidrošana diezko nepatīk. Katram cilvēkam dzimšanas dienas gribās kaut kādu pārsteigumu. Un es domāju, ka viņš šodien grib sajust, kas tas ir dzimšanas dienā dabūt pa muti. Viņš to izvēlēs. Es apmēram gribu savā dzimšanas dienā, lai man blakus būtu ļoti daudz meitenes, saprotiet. Cik galvu, tik prātu. Es domāju, skaisti, ja viņš vēl uzvarēs, tad ļoti skaisti dzimšanas dienas dāvana, viņš ilgi atcerēsies. Ja gadījumā nepaveiksies, tad arī atcerēsies. Kā tad ies Vidzim, paveiksies vai nepaveiksies? Būru cīņās svētdienas vakarā atsevišķās svara kategorijās noskaidrots gan Latvijas, gan Baltijas čempions. Tomēr Raivja cīniņu visi gaida kā saldo ēdienu. Beidzot, izšķirošais mirklis ir klāt. Būrī tiek aicināts jubilārs. Raivis Vidzis! Latviešu spēka vīra pusē ir masa – 30 kg vairāk nekā pretiniekam, bet lietuviešu boksera trumpis ir pieredze un izturība. Kā nu būs? Vai! Uz vietas nestāv, sagaidi viņu pats, viņš pats atnāk. Dabū viņu pie sienas. Ķer viņu, ķer! Raivi, tev jāsaķer, tas ir tavs. Ķer un uz spēku. Viņš paklausa, noķer un piespiež pie zemes pretinieku, uzvarot jau pirmajā raundā. Spēka vīrs atzīst, ka pats sev sagādājis lielisku dzimšanas dienas dāvanu. Emocijas ir super. Viņš kājas. Gaidīja, ka viss beigsies tik ātri. Tu ej uz cīņu, tu nezini, kāds beigsies. Protams, mans trumpis bija tas, man kā jābeidz ātrāk cīņu, jo man nav tik laba izturība, kā viņam varbūt. Un tāpēc tā izdevās. Sajūsma par uzvaru gan iet roku rokā ar apdomību. Uz jautājumu, vai Raivis Vidzis vēl kādreiz cīkstēsies būrī, atbildes pagaidām nav. Laiks rādīs. Tagad jātrenēs spēka vīriem. Tikmēr domu biedri jau plāno Raivija Vidža 34. dzimšanas dienu. Nākošreiz viņš no mums arī dabūs tādu dzimšanas dienu. Ilva Everte, Andris Damburs, Tautas balss.